Nu, kā arī kārtējo reizi esat ciemos pašā pierobežā, saimniecībās Vaicuļos un Alas, kur saimnieko Zalboviču ģimene. Apsaimniekojam tuvu pie 4000 hektāru. Šogad mums ir iesēti ziemas kvieši, rapši, pākšaugi. Ja mēs runājam par tehniku, šobrīd izskatās, ka tāda kāda saimniecība, tāda arī tehnika. John Deere jau ir vairumā. Kombainos ir 3 kombaini, John Deere un 2 ir konkurenti. Ja runājam par traktoriem, iet runa par 90% John Deere un 10% konkurenti. Es jau kuļu ar X9 trešā sezona. Protams, galvenais laikam ir zudumi un arī kulšana vakara stundās. Šito kombainu var kult arī visu nakti. Un galvenais faktors ir smalcinātājs, jo mēs pēc nopulšanas mums ir jāiesaist ziemas rapsis ar fokusu. Tas ir viens no labākajiem variantiem, kad nav neko jāprovocē uzreiz pēc kombaina var laist sēmušību. Balstoties arī uz iepriekšējām sezonām un to, ko mēs redzējām uz lauka, ja mēs skatāmies uz zudumiem, tad šobrīd tika iegādāts otrais kombains X9. Un šobrīd viņš arī veiksmīgi strādā laukā un trenē nākamo paudzi. Kā jebkuram saimniekam, laikam, visgalvenākais, protams, ir servis un detaļu pieejamība. Šogad iegādājoties otro kombainu, Dujas komanda mūs arī iemācīja strādāt vienā laukā, veidot komandu, veidot vienas līnijas. Sanāk, ka viens kombains sadala visu lauku, un tad pārējie 2 puļi nepaliek ne 3 stūrī, ne kaut kas tam. Trim sezonām, ko mēs redzējām, nevienu dienu mēs neesam palikuši stāvot uz lauku. Protams, liels paldies Dujas komandai. Jebkuri jautājumi tika risināti maksimums pusdienas laikā.